Nelaime notika, kad viņi kāpa lejā pa stāvu gravu, kas pazīstama kā pudeles kakls. 11 alpīnisti gāja bojā pasaules otrajā augstākajā virsotnē, kad lavīna aizrāva dažus kāpējus un citus atstāja iesprostotus. Katram alpīnistam, kurš sasniedz K2 virsotni, ceļā uz augšu jāiet garām līķiem. Ir 2008. gada 2. augusts, 27,000 pēdu augstumā. K2 vienā dienā nogalināja 11 alpīnistus, pēc tam, kad virves nostiprināšanas komanda pieļāva liktenīgu kļūdu, kurai nevajadzēja notikt. Ja tā būtu jebkurš cits kalns, viņi būtu varējuši izdzīvot. Bet K2 uzreiz sodīja viņu kļūdu ar šausminošu sekām. Visi 11 līķi joprojām atrodas tur augšā līdz pat šai dienai. Jo, kad tu nolem doties uz K2, tu esi pilnībā izolēts no pārējās pasaules. Helikopteri nevar lidot virs 20,000 pēdu augstumā. Ja tu netiec lejā, K2 kļūst par tavām mājām uz visiem laikiem. Dažas mirstīgās atliekas tika atrastas pilnīgi saglabājušās, ar visu ekipējumu un apģērbu neskartu, it kā laiks būtu apstājies un atteicies atsākties. No 45 gadus veca tēva, kurš upurēja savu dzīvību dēla dēļ, līdz alpīnistiem, kuri skatījās savam vadītājam acīs un izšķīra viņa likteni. Šie ir 23 alpīnistu stāsti, kurus K2 noturēja ledainā gūstā. Laipni lūdzam ekstrēmā pasaulē. Muhameds Ali Sagpara no Pakistānas sāka savu karjeru kā nesējs, būdams 20 gadnieks. Viņš no somu nešanas citiem par mazāk nekā $12 dienā kļuva par slavenāko alpīnistu Pakistānā. Līdz 2020 gadam viņš bija uzkāpis 8 no pasaules 14 kalniem, kuru augstums pārsniedz 26,000 pēdu. Tostarp Lotse, bēdīgi slavenajā grūtajā Makalu, kā arī veiksmīgi sasniedzis K2 virsotni 2018. gada vasarā. Tomēr tas viņu nepaglāba no pazušanas K2 kalnā 2021. gadā, apstākļos, kas godīgi sakot izklausās pēc šausmu filmas. K2 virsotne nekad nebija sasniegta ziemā, pat nereizi, vairāk nekā 70 gadu mēģinājumos. Katrs cits 8,000 metru kalns uz zemes galu galā bija padavies ziemas kāpienam, tikai K2 nebija. 28,251 pēdu augstais kalns atrodas Karakoruma grēdā, un tas rada tik ekstrēmus laikapstākļus, ka tā ziemas liek Everestam izskatīties saudzīgam. Es runāju par temperatūrām zem -60 grādiem pēc Fārenheita, vējiem, kas pārsniedz 120 jūdzes stundā, un neticami īsiem labvēlīgu laikapstākļu logiem virsotnes sasniegšanai. Aizrautīgiem, kaislīgiem alpīnistiem K2 ir kā aizliegtais auglis. Izcili alpīnisti no katras paaudzes bija mēģinājuši sasniegt K2 virsotni ziemā, bet tika atgriezti atpakaļ. Līdz 2021. gada 16. janvārim, kad Nepāles komanda to tieši arī paveica. Viņi sasniedza pirmo ziemas K2 virsotni vēsturē. Protams, Muhameds bija vīlies, bet kaut kādā ziņā arī iedrošināts. Tāpēc, ka pakistānieši K2 sauc par savu kalnu, pirmais pakistāniešu ziemas kāpiens, ko veiktu vīrietis no ciemata netālu no Skardu, kurš sāka kā nesējs, būtu nozīmējis kaut ko tādu, ko neviens virsotnes certifikāts nespētu pilnībā atspoguļot. Bet nepāliešu sasniegtā virsotne bija brīdis, ko alpīnismu pasaule bija gaidījusi kopš 1980 gadiem. Un, ja nepālieši to varēja izdarīt, tad viņš noteikti arī varēja. Un, lai pievienotu vēl vienu izaicinājumu, viņš mēģinātu to paveikt bez papildu skābekļa. Tāpēc Muhameda komanda drīz pēc tam ieradās kalnā, lai mēģinātu sasniegt virsotni. Viņa partneri bija 47 gadus vecais Džons Snorijs no Islandes, pirmais islandietis, kurš sasniedza K2 virsotni, un 33 gadus vecais Juans Pablo Mūrs no Čīles, kurš bija ātrākais cilvēks, kas jebkad uzkāps gan Everesta, gan Lotsa virsotnēs bez papildu skābekļa. Kopā ar viņiem bija arī Muhameda dēls Sadžits, kuram bija 21 gads. Mēģināt uzkāpt K2 ziemā, kā to darīja visi trīs, nozīmē darboties apstākļos, kuros ķermenis aktīvi sāk izslēgties. Ķermenis nespēja pie šiem apstākļiem aklimatizēties. Tas spēja izturēt tikai ierobežotu laiku, pirms sistēmas, kas uztur cilvēku dzīvu, sāk izgāzties. Katrs lēmums uz K2 ir dzīvības vai nāves jautājums. Komanda, tāpat kā daudzas citas tajā naktī uz kalna, 4. februāra naktī devās prom no 3. nometnes 24,000 pēdu augstumā. Viņi sacentās ar neticami īsu laika logu un virzījās uz priekšu pilnīgā tumsā un sasaustošā temperatūrā. Šis jau tā solījās būt grūts kāpiens, kad tikai dažas stundas pēc kāpiena sākuma parādījās īsts murgs.
Tur, tumsā, viņu galvas lukturīši izgaismoja milzīgas un šķietami bezdibenīgas plaisas malu, kas šķērsoja vienīgo ceļu augšup kalnā, gluži kā atvērta brūce ledū. Citiem kapējiem, kas tajā naktī bija kalnā, tas nozīmēja viņa virsotnes ceļojuma beigas. Viņi paskatījās uz to tumšo tukšumu un nekavējoties pagriezās atpakaļ. Tas nebija tā vērts. Mohameds, Džons, Huans un jaunais Sadžits izdarīja citu izvēli. Kamēr citi atkāpās drošībā, šie 4 vīrieši pārlec pāri biedējošajai plaisai. Šajā brīdī viņi bija pilnīgi vieni. Viņi turpināja kāpt, līdz sasniedza vietu pie pudeles kakla apmēram 27,000 pēdu augstumā, kur Sažida skābekļa regulators sabojājās un viņš sabruka no izsīkuma. Viņa tēvs, Alī, nesa līdzi rezerves balonu katram gadījumam, bet arī tas nepalīdzēja, jo Sažida skābekļa maska arī bija bojāta. Viņš acīm redzami nespēja turēt līdzi. Tad Muhameds paskatījās uz savu dēlu un teica viņam doties atpakaļ uz 3. nometni, atpūsties un gaidīt. Tad viņš pagriezās un turpināja kāpienu augšup kopā ar Džonu un Huanu. Pēdējo reizi kāds viņus dzīvus redzēja virs šaurās vietas, apmēram 10:00 no rīta 5. februārī. Lejā 3. nometnē Sažits gaidīja veselu dienu, pārmeklējot nogāzes, meklējot jebkādas pazīmes, ka viņi nāk lejā. Viņš bija vājš un tuvojās sniega vētra, tāpēc viņš turpināja kāpt lejup uz bāzes nometni. Kad viņš tur nonāca, viņš nekavējoties izsludināja trauksmi un tika nosūtīta palīdzība. Pakistānas armijas helikopteri nākamajās dienās meklēja līdz pat 20,000 pēdu augstumā. Gaisa spēku lidmašīna aplidoja kalna augšdaļu. Viņi neko neatrada, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc K2 ir tik bīstams. Helikopteri pat labos laikapstākļos nevar pacelties augstāk par 20,000 pēdām. 2021. gada 18. februārī varas iestādes oficiāli paziņoja, ka visi 3 vīrieši ir pazuduši bez vēsts un visticamāk miruši. Glābšanas operācijām tagad bija jēga tikai, lai atgūtu ķermeni. Un 4 mēnešus vēlāk, 2021. gada 26. jūlijā, šerpu komanda, kas stiprināja virves virs 4. nometnes, atrada Muhameda, Džona un Huana ķermeņus netālu no šaurās vietas. Muhameds atradās apmēram 980 pēdas zem virsotnes, piestiprināts pie nostiprināts virves ar 8 nolaižamo ierīci, bet Džons bija tālāk augšā pa virvi. Kad kāpjat augšup K2, jūs izmantojat mehānisku skavu, ko sauc par džumāru. Jūs pārējat uz 8 nolaižamo ierīci tikai tad, kad nolaižaties lejā pa virvi. Atrast Muhamedu, sagatavotu nolaišanai, nozīmēja, ka viņi nenosala līdz nāvei. Kāpjot augšup, viņi jau nāca lejā. Ņemot vērā, cik augstu kalnā viņi atradās, tas ļoti liecina, ka viņi to pat tiešām izdarīja. Viņu sasniedza virsotni, paveica neiespējamo un nomira, atgriežoties lejā. Taču mēs nekad nevarēsim būt pilnīgi droši, jo viņi bija izkaisīti pa nāves zonu. Muhameds tika atrasts 984 pēdas virs sašaurinājuma. Vēl 328 pēdas tālāk gulēja Džons Snorijs, karājoties uz salauzta enkura. Un Juans Pablo Mūrs bija viszemāk no visiem. Netālu no vietas, kur vajadzēja būt 4. nometnei, cieši sarāvies kā mazulis, kas šūpojas, lai aizmigtu. Izskatījās, ka viņš bija devies lejā pirms pārējiem, apstājies, lai viņus sagaidītu, un atklātā laukā nosalis līdz nāvei. Sadžits uzkāpa kalnā pie sava tēva. Ar savas komandas palīdzību viņš uzmanīgi nolaida sava tēva sastingošo ķermeni lejā sniegā pie 4. nometnes. Un tur, stāvot uz stāvas kraujas, ar visu K2 dziļumu zem sevis, dēls veica islāma bēru rituālus un beidzot guldīja savu tēvu mierā. Pēc tam viņš kāpa augstāk pie Džona un atrada to, ko izmeklētāji bija gaidījuši. GoPro kamera bija paslēpta Džona apģērbā, vai tā parādīs virsotni? Vai tā pierādīs, ka Muhameds izdarīja to, pēc kā viņš bija devies tur augšā? Visa pasaule aizturēja elpu, jo ja tajā kamerā būtu pat tikai daži sekundes ilgi ieraksti, tas varētu pārrakstīt vēsturi. Tas pierādītu, ka viņi bija iekarojuši K2 pašā ziemas vidū, pirms kauns viņus paņēma, bet K2 ir tikpat nežēlīgs, cik augsts. Nāves zonas nežēlīgās temperatūras bija pilnībā iznīcinājušas kameras iekšējo bateriju. Tāpēc, kad GoPro beidzot tika izņemta un analizēta, tā deva tikai vienu bojātu kadru, un laika zīmogs rādīja nejaušu datumu no pagātnes gadiem. Tā bija bezjēdzīga. Video ieraksts un patiesība par viņa pēdējām stundām bija iznīcināta. Mēs iespējams nekad neuzzināsim, vai viņi pirms nāves sasniedza virsotni. Kalns paturēja savu noslēpumu.
Kamēr Muhameds un Huans Sādžīds apglabāja Muhamedu un Huanu 4. nometnē, Džona Snorija ceļojums beidzās citādi. Viņa ģimene 2022. gadā atlidoja no Islandes uz Pakistānu un vēroja, kā glābšanas mēģinājums neizdevās. Līdz viņi beidzot samierinājās ar faktu, ka viņa ķermenis paliek tur, kur Sādžīds viņu atrada, piesprādzēt pie tās nostiprinātās virves virs pudeles kakla, 27,600 pēdu augstumā. Tas var izklausīties dīvaini, bet mēģinājums iznest ķermeni no nāves zonas bieži ir tikpat nāvējošs kā pats kāpiens. 27,600 pēdu augstumā, kur gaiss ir mokoši retināts, sasalas cilvēka ķermenis kļūst par stīvu ledus bloku, kas sver krietni virs 90 kg. Lai pārvietotu šo mirušo svaru lejup pa gandrīz vertikālu sienu, kas ir kā stikla ledus, nepieciešama vesela alpīnistu komanda, un katrs no viņiem ar katru soli riskē ar savu dzīvību. Muhameda mantojums paliek neskarts ledusvarā. Pakistāna viņa vārdā nosauca kāpšanas sienas, parkus un piedzīvojumu sporta institūtu. Taču 2021. gada ziemas katastrofa nebija pirmā reize, kad K2 savos augstākajos punktos bija iesprostojis alpīnistus. Lai saprastu šī mežonīgā kalna patieso, neizbēgamo šausmu, mums jāatgriežas vēl tālāk, pie sezonas, kas pirmoreiz pasaulē parādīja, uz ko šis kalns patiesībā ir spējīgs. 1986. gada augusts, jeb kā alpīnistu pasaulē to dēvē melnā vasara. Pirms tā gada K2 bija piedzīvojis salīdzinoši maz veiksmīgu virsotnes sasniegšanu un vēl mazāk lielu traģēdiju. Taču 1986. gads bija citāds. Bāzes nometnē valdīja rosība ar nepieredzētu lielu ekspedīciju skaitu no visas pasaules. Tas bija sprādzienbīstams milzīgu ego, spēcīgu ambīciju un nacionālā lepnuma sajaukums. Un tieši šajā pārpildītajā, ļoti konkurējošajā atmosfērā atradās divi izcili britu alpīnisti, katrs dzenoties pēc sava unikālā vēstures gabala. Pirmais bija Alans Rauss, 34 gadus vecs britu alpīnists, kuram patika dzīvot uz riska robežas. Viņš bija nemierīgs, ambiciozs un vienmēr meklēja nākamo grūto maršrutu. Kamēr citi alpīnisti Himalajus iekaroja ar lielām komandām, nostiprinātām virvēm un skābekļa baloniem, Alans aizstāvēja alpīnisma stilu. Viņš devās pie milzīgām, bīstamām virsotnēm, piemēram, Džannu vai Nupci, tikai ar partneri, vienu virvi un mugursomu ar pārtiku, kāpjot tajās pēc iespējas ātrāk. Bez skābekļa, nostiprinātām virvēm vai atbalsta. Tas nozīmēja, ka viena nepareiza vēja brāzma vai mazākā kļūda nozīmēja nāvi. Viņš to darīja tāpēc, ka viņam kāpšana nebija tikai sports, bet gan viņa dzīves darbs. Īpašā sajūta, pārvietojoties pa apvidu, kurā kļūda varētu maksāt dzīvību, lika viņam koncentrēties. Un līdz 80. gadu vidum neviens apvidus nesniedz tādas sajūtas kā K2. Alans jau bija mēģinājis vienu reizi iepriekš, 1983. gadā, un bija cietis neveiksmi. Viņš vairs negrasījās palikt tukšām rokām. Viņa ekspedīcijas sākotnējais plāns bija uzkāpt K2 pa bēdīgi slaveno ziemeļrietumu kori, taču K2 mēdz izjaukt pat vislabāk izstrādātos plānus. Pēc nedēļām, kas pavadītas cīnoties ar nebeidzamām vētrām, lavīnām un pilnīgu izsīkumu, viņa sākotnējā komanda bija izjaukta. Lielākā daļa no viņiem nolēma savākt mantas un doties mājās, taču Alans atteicās padoties. Viņš nolēma atgriezties. Anglijā gaidīja grūta draudzene, tāpēc šis visticamāk bija viņa pēdējais, patiesi bīstamais kāpiens pirms apmešanās uz dzīvi. Tā, vadīts no bīstama ambīciju un izmisuma sajaukuma, viņš pieņēma liktenīgu lēmumu. Viņš atteicās no sākotnējā maršruta un pievienojās Džūlijas Tullisas ekspedīcijai, kurā bija alpīnisti no Austrijas un Polijas. Džūlija, kura bija 47 gadus veca 2 bērnu māte, bija pieredzējusi kameras operatoru no Anglijas. Viņa bija šeit, lai pati ieiet vēsturē, kļūstot par pirmo britu sievieti, kas uzkāpja K2 virsotnē. Un tas bija nopietns mērķis, jo tajā laikā Britiem jau bija lepna, bet nepilnīga vēsture Himalaju alpīnismā. Jā, Edmunds Hilarijs bija slavens ar to, ka 1953. gadā Britu ekspedīcija uzkāpa Everesta virsotnē, taču līdz tam laikam K2 virsotnē nebija uzkāpis neviens britu alpīnists. Alans un Džūlija bija apņēmušies to mainīt. Viņi plānoja kāpt K2 pa standarta apbrauzījuma maršrutu. Un tajā laikā atsevišķas ekspedīcijas kļuva par improvizētu 7 cilvēku komandu. Visi tiecās uz vienu un to pašu virsotni, pa vienu un to pašu maršrutu.
Līdz augusta sākumam visi 7 alpīnisti kopā sasniedza 4. nometni 26,000 pēdu augstumā, kas ir pēdējā atpūtas vieta pirms virsotnes. Augusta 4. rīta Alan bez gida vai partnera devās uz virsotni. Lielāko daļu kāpienu viņš viens pats lauza taku cauri dziļam sniegam, lai gan vēlāk viņam pievienojās 2 austriešu alpīnisti. Ap pluksteči 16:00 viņi kopā sasniedz virsotni. Alans droši vien veltīja minūti, lai izbaudītu šo brīdi. Viņš to bija paveicis. Viņš bija pirmais anglis, kurš iekaroja K2. Taču uz šī nežēlīgā kalna uzvara ir tikai ilūzija. Sasniedzot virsotni, tieši tajā brīdī tu esi vislielākajās briesmās, jo tagad tev ir jātiek lejā. Alans un pārējie sāka ātri kāpt lejā. Viņi zināja, ka viņam jānonāk lejā ātri, kamēr vēl spīd saule, bet apmēram 150 metrus zem virsotnes viņi ieraudzīja, ka 2 figūras joprojām par spīti rietošajai saulei neticami kāpa augšup. Tā bija Džūlija un Kurts Diembergers, austriešu alpīnists. Alans un austriešu alpīnisti mēģināja viņus pierunāt griezties atpakaļ. Viņi brīdināja viņus, ka ir par vēlu droši mēģināt sasniegt virsotni, bet Džūlija un Kurts bija tik tuvu, ka šajā brīdī atteicās griezties atpakaļ. Tāpēc Alans un komanda turpināja savu kāpienu lejup uz 4. nometnes pusi, kamēr Džūlija un Kurts devās tālāk. Viņai beidzot sasniedz virsotni ap 7 vakarā. Viņi arī bija iegājuši vēsturē, taču vienlaikus bija iekrituši slazdā. Jo līdz brīdim, kad viņi sāka kāpt lejā, tumsa un nogurums viņiem uzgāzās kā vilciens. Un kaut kur augstu tajā kalnā, viņiem kāpjot lejā, Džūlija paslīdēja un nokrita. Savas pozīcijas, un tāpēc, ka viņa bija piesieta pie Kurta, negadījums viņu smagi savainoja un piespieda viņu un Kurtu darīt neiedomājamo. Pavadīt visu nakti atklātā sniegā vairāk nekā 8200 metru augstumā, bez telts. Tas bija vai nu tas, vai arī turpināt kāpt lejā tumsā, nogurušiem un savainotiem. Viņi brīnumainā kārtā izdzīvoja to saltajā naktī, un nākamajā rītā, klūpdami, krizdami, nonāca līdz 4. nometnei, kur atkal satikās ar Alanu un pārējiem alpīnistiem. Un tas nevarēja notikt ne sekundi ātrāk, jo tajā brīdī, kad visi alpīnisti beidzot bija sapulcējušies savās trauslajās neilona teltīs, milzīga vairāku dienu vētra pilnībā aprija 4. nometnes teritoriju. Un te ir viena lieta par K2 augšējiem nogāzēm. Atšķirībā no Everesta, kur ieskauj kaimiņu virsotnes, kas sniedz nelielu aizsardzību, K2 atrodas tālāk uz ziemeļiem un ir bīstami izolēts. Tāpēc, kad laikapstākļu sistēma sasniedz augšējās nogāzes, tā atnes sniegu un ilgstošus viesuļvētras stipruma vējus, kas triecas pret jebko vai jebkuru, kas kustas. Lai situāciju padarītu vēl ekstrēmāku, kad milzīga zemu spiediena sistēma saduras ar kalnu, gaisa spiediens krītas tik strauji, ka tas faktiski samazina pieejamā skābekļa daudzumu gaisā, padarot nāves zonu vēl nosmakstošāku. Un tā kā K2 augšdaļa veido stāvu, slīpu piramīdu, tur nav plašu, līdzenas virsmas plato, kur droši pārdzīvot vētru. 4. nometne patiesībā nav nekas vairāk kā bīstama slīpa sniega un ledus dzega, kas atrodas aptuveni 26,000 pēdu augstumā. Lielākā daļa alpīnistu to izmanto kā īsu vienas nakts atpūtas pieturu pirms došanās lejup drošībā, taču šī vētra to bija pārvērtusi par augstkalnu cietumu. Vētra plosījās 6 dienas, vēja ātrums pārsniedza 100 jūdzes stundā, temperatūra nokritās līdz -40 grādiem pēc Fārenheita. Jūs jau zināt, kas notiek ar cilvēka ķermeni nāves zonā. Tagad iedomājieties, ka esat tur iesprostots un nespējat kustēties vairākas dienas pēc kārtas. Telšu iekšpusē laiks kļuva neskaidrs. Ēdiens beidzās, vēl sliktāk, beidzās arī gāze plītī. Bez gāzes viņi nevarēja izkausēt sniegu dzeramajam ūdenim. Smaga dehidratācija ātri iestājās, padarot jau tā postošās skābekļa trūkuma sekas vēl smagākas. Viņi lēnām mira, iesprostoti guļammaisos, klausoties, kā vējš draud noraut viņa teltas no stāvās kalna nogāzes. Viņi varēja tikai gaidīt. Naktī uz 7. augustu lielais augstums prasīja savu pirmo upuri – Džūlija Tulisa. Viņa nespēja atgūties pēc kritiena, un dienas bez ēdiena, ūdens vai pietiekama skābekļa bija viņas organismam par daudz. Viņa klusi aizgāja mūžībā savā teltī, tieši blakus Kurtam. Un vētra turpināja plosīties bez žēlistības. Līdz 10. augusta rītam pār kalnu beidzot nolaidās savāds klusums. Megavētra beidzot bija beigusies.
Šī bija šaura, īslaicīga iespēja izglābties, un izdzīvojušie zināja, ka ja viņi nekavējoties nedosies lejā, neviens no viņiem neizdzīvos. Tagad vai nekad, bet Alanam šis laika uzlabojums bija pienācis par vēlu. Mokpilnās dienas, kas pavadītas iesprostotam bez ēdiena, ūdens vai skābekļa, bija izsūkušas katru pili viņa leģendārā spēka. Viņš bija pie samaņas, bet viņa mocīja neizturams sāpes. Viņš vairs nespēja piecelties kājās, viņš vairs nespēja staigāt. Un atlikušajiem kāpējiem nācās izdarīt patiesi briesmīgu izvēli. Iedomājies, ka esi tajā teltī tieši tajā brīdī. Tu jau vairākas dienas esi badā, dehidrējies un smacis nāves zonā. Tavs ķermenis burtiski ēd pats savus muskuļus, lai tikai uzturētu orgānu darbību. Tu atver aizsalušās telts durvis, ledum krakšķot zem taviem apsaldētajiem pirkstiem un ieraugi skaidras debesis. Glābiņš gaida 1000 pēdu zemāk. Bet, lai to sasniegtu, tev jāskatās uz savu draugu, vīrieti, kurš lauza ceļu, vīrieti, kurš tikko radīja vēsturi, vīrieti, kur mājās gaida grūta sieva, un jāpieņem šausminošā realitāte, ka viņš nevarēs nākt lejā kopā ar tevi. Tagad iedomājies, ka esi Alans Rauss. Viņš bija pie samaņas, skatoties uz alpīnistiem, ar kuriem viņš kopā cieta, cilvēkiem, ar kuriem dalīja dzīvības līniju, un vēroja, kā viņi klusējot izlem viņa likteni. Viņiem nebija izvēles, un dziļi sirdī viņš to arī zināja. No tās rīta nav ierakstītu strīdu vai dramatisku runu. Nebija vajadzības. Vienā no sirdi plosošākajiem brīžiem alpīnismu vēsturē Kurts un citi nolēma glābt sevi un atstāt Alanu viņa teltī kopā ar Džūlijas ķermeni. Taču izkļūšana no telts nenozīmēja, ka viņi bija izbēguši no K2, jo kalns vēl nebija beidzis prasīt savu maksu. 5 alpīnisti tajā rītā izgāja no 4. nometnes, lai izmisīgi cīnītos par izdzīvošanu. Kurts Diembergers, Vilijs Bauers, 2 austriešu alpīnisti, Alfrēds Imecers un Hannes Vīzers, kā arī poļu alpīniste Dobroslava Miodoviča Volfa. Un, kad viņi sāka klupt lejup pa stāvajām aplidojušajām nogāzēm, uzreiz viņus panāca sekas, ko radīja nedēļu ilga uzturēšanās nāves zonā. Tieši zem 4. nometnes, tikai dažus 100 pēdu no tikko pamestajām teltīm, Alfrēds un Hannes vienkārši sabruka. Viņu ķermeņi, kurus bija smagi skārusi stipra sniega aklums un pilnīgs fizisks izsīkums, beidzot padevās. Viņi nomira tieši tur, sniegā. Dobroslava devās tālāk, cīnoties lejup 1000 pēdu, bet arī viņa bija pilnīgi bez spēka. Viņa gal galā sabruka un nomira, piesprādzētu pie nostiprinātajām virvēm starp 2. un 3. nometni, kur viņu atrada nākamajā gadā. Patiesībā no 7 alpīnistiem, kur bija iesprostota 4. nometnē, tikai Kurts Diembergers un Vilijs Bauers izdzīvoja un nokāpa no kalna. Alans pats, domājams, nomira. 1986. gada 10. augustā viens pats teltī 26,760 pēdu augstumā. Viņš atstāja aiz sevis savu draudzeni Deboru Sviniju. 3 nedēļas pēc viņa nāves viņa dzemdēja viņa meitu Holiju. Kāpšanas pasaulē Alans Rauss ir leģendārs pionieris, kurš dzīvoja uz pašas galējību robežas un samaksāja visaugstāko cenu. Holija uzauga, tā arī īsti neiepazīstot, kāds viņas tēvs patiesībā bija. Viņa pazina tikai kā izcilu, ambiciozu leģendu, kurš atklāja ceļu mežonīgajā kalnā. 5 līķi joprojām atrodas tieši tur, kur viņi nomira, nāves zonā. 1986. gada kāpšanas sezona bija viena no sliktākajām K2 vēsturē. Un atšķirībā no citiem kalniem, šausminoši šo visu padarīja tieši tā nežēlīgā, brutālā vienmuļība. Jo citi kalni savu baiso slavu iegūst ar tādiem notikumiem kā katastrofālas vētras un seraku nogruvumi, kas vienā rītā paņem duci cilvēku dzīvību. Viena briesmīga sezona, kas izkropļo statistiku uz gadu desmitiem. K2 tā nestrādā, paskaties uz skaitļiem. Kopš pirmajiem nopietnajiem mēģinājumiem sasniegt K2 virsotni 20. gadsimta sākumā vairāk nekā 800 alpīnistu ir stāvējuši uz tās virsotnes. Tajā pašā laika posmā gandrīz 100 ir gājuši bojā, mēģinot to izdarīt. Tas nozīmē, ka vismaz viens alpīnists ir gājis bojā, mēģinot sasniegt virsotni uz katriem 8, kuriem tas ir izdevies. Salīdziniet to ar Everestu. Everests ir sasniegts vairāk nekā 11,000 reižu. Apmēram 340 cilvēki tur ir gājuši bojā. Tas ir mazāk nekā 1% mirstības līmenis. K2 ir statistiski 10 reizes nāvējošāks nekā augstākais kalns uz Zemes.
Un, lai saprastu, kāpēc K2 ir tik daudz nāvējošāks, ir jāaplūko atšķirības tajā, kā šie divi kalni nogalina. Everestā visbiežākais nāves cēlonis ir fizioloģisks. Kāpēc mirst no augstuma slimības, izsīkuma vai augstuma iedarbības? Viņi pārpūls, apsēžas sniegā un vienkārši vairs nepieceļas. Ja esi neticami spēcīgs, labi sagatavojies un pareizi sadali spēkus, tev ir lielākas izredzes tikt galā ar šiem riskiem. Tev ir zināma ilūzija par kontroli. K2 atņem visu šo kontroli. Neparedzamas vētras, neparedzamas lavīnas, temperatūras kritums. Krievu alpīnistu komanda to piedzīvoja savā ādā 2006. gadā. Viņu ekspedīcija tika saukta par Kuzbasa komandu. Tā bija 9 vīru komanda, kas nosaukta Serbijas kalnrūpniecības reģiona vārdā, kas viņus sponsorēja. Komandas vadītājs bija Jurijs Udjaševs, 51 gadu vecs veterāns, kurš jau bija uzkāpis Dolgiri, Makalu, Loce un Everestā. Bet K2 neinteresējās par tavu pieredzi. 2006. gada vasara bija nežēlīga jau no pirmās nedēļas. Komanda kalnu skaidri redzēja tikai vienu reizi pirmajās 7 dienās. Pārējo laiku kalns bija paslēpts aiz vētrām. Akmeņu nogruvums iznīcināja viņa teltis pirmajā nometnē, un daži no akmeņiem svēra vairāk nekā 18 kg. Vēja ātrums sasniedza 145 km/h, 6400 metru augstumā. Lielākā daļa citu ekspedīciju tajā gadā kalnā savāca mantas un devās mājās. Kuzbasa komanda palika, jo Krievijas alpīnistu kopiena ir pazīstama ar savu izturību un spēju izturēt neticamus ciešanu līmeņus apstākļos, kuros citas ekspedīcijas atkāpjas. Kodola sastāvā bija Arkādijs Kuvakins, komandas treneris Aleksandrs Foits un Pjotrs Kuzņecovs. Vien Jurija, Alekseja un Pjotra starpā. Šiem 3 vīriem kopā bija 12 veiksmīgi kāpieni kalnos, kur augstums pārsniedz 26,000 pēdu. Šie cilvēki acīm redzami nebija amatieri, kas pārvērtēja savas spējas. Viņi bija labākie, kas Krievijai bija. Ja kāds bija pelnījis sasniegt šo virsotni, tad tie bija viņi. Tātad 2 alpīnisti bija palikuši un pievienojušies Krievu komandai. Džečeks Tellers no Polijas, Terents Banons no Ziemeļīrijas un Kuzbasa ekspedīcija bija pēdējie, kas palika uz K2. Un, ja viņi grasījās mēģināt sasniegt virsotni, tad šī bija grupa, ar kuru to darīt. Tāpēc Jurijs un pārējie turpināja mainīt nelielas grupas augšup un lejup pa maršrutu un atjaunot to, ko kalns bija izpostījis, gaidot laikapstākļu logu kāpienam uz virsotni, kas vienkārši nepienāca. Neskatoties uz viņa bravūru, viņi nebija pārgalvīgi. Viņi sev noteica termiņu. Ja apstākļi līdz 13. augustam neuzlabosies, viņi dosies mājās. Bet tieši tajā 13. augusta rītā debesis pirmo reizi daudz dienu laikā bija neparasti skaidrs. Šī bija viņu iespēja. Viņi beidzot varēja mēģināt sasniegt šī mežonīgā kalna virsotni. Šim virsotnes mēģinājumam komanda sadalījās 3 grupās, lai veiktu virsotnes uzbrukumu. 2 krievi, Viktors Kolbačenko un Aleksandrs Gaponovs, gāja priekšgalā. Aiz viņiem sekoja Jurijs, Aleksandrs Foits, Pjotrs un Arkādijs, bet trešā grupa, kurā bija poļu alpīnists Jaceks Tellers un Terents Banons no Ziemeļīrijas, sekoja no attāluma līdz 13:00. Visas 3 grupas bija sasniegušas K2 augšējo daļu posmā, ko dēvē par sašaurinājumu 27,400 pēdu augstumā, kas ir pēdējais un nāvējošākais posms pirms virsotnes. Šī daļa ir šaurs, gandrīz vertikāls iežu un ledus kuluārs, taču leņķis nav pats biedējošākais. Bailes rodas no tā, kas karājas tieši virs tā, jo tieši sašaurinājuma augšpusē atrodas milzīgs pārkāries seraks, tikpat nestabils kā padomju raķete palaišanas dienā. Šī kalna izvietojuma dēļ kāpēji nevar apiet šo ledus klinti. Viņiem jāiet tieši zem tās. Tas nozīmē, ka vairākas mokošas stundas kāpēji ir pakļauti nestabilai, pastāvīgi plaisājošai struktūrai, kas bez brīdinājuma var nomest ledus gabalus ēku lielumā, un tas viss bez jebkādas aizsardzības. Iziet cauri šaurajai vietai būtībā nozīmē spēlēt krievu ruleti ar kalnu. Komanda apzinājās riskus, tomēr viņi turpināja. Viņi vienmērīgi virzījās cauri kuluāram, sasieti virvēs un koncentrējušies. Viņi bija spēcīgi, viņi darīja visu pareizi. Un virsotne jau bija redzama. Un tad tas notika.
Milzīgs, sasaluša sniega un ledus bloks, 400 pēdas plats un 260 pēdas garš, atdalījās no nogāzes virs viņiem un ar pilnu ātrumu triecās pudeles kakliņā. Nebija nekāda brīdinājumu, ne plaisas, ne rūkoņas, nekas. Augstu virs viņiem bloka spēks izraisīja milzīgas ledus masas sadalīšanos. Klusa lavīna noslaucīja koridoru. Tā trāpīja Krievu komandai 27,400 pēdu augstumā, noraujot visus 4 vīriešus no gandrīz vertikālās sienas. Dažu sekundžu laikā Aleksandrs, Jurijs, Pjotrs un Arkādijs nokrita 1000 pēdu leju pa kalnu. Kritiena nežēlīgais spēks un 1000 tonu ledus un sniega, kas sekoja, pilnībā viņus apraka. Pārējā komanda lavīnas atlūzas varēja izsekot līdz pat 25,600 pēdu augstumam. Viņi meklēja vairāk nekā stundu. Neviena no 4 vīriešiem pēdas nebija atrodams nekur uz kalna. Neviens no viņa ķermeņiem nekad netika atrasts. Neviens pat nezināja, kur viņi atrodas. Tikai pēc 18 gadiem, 2024. gada vasarā, itāļu ekspedīcija ieradās K2, lai atzīmētu kalnu pirmā kāpiena 70 gada dienu. Ledāja pastaigas laikā ekspedīcijas fotogrāfs Ricardo Salvatiko uzdūrās tam, ko sākumā noturēja par vecu aprīkojumu, kas bija līdz pusē aprakts ledū. Tas nebija aprīkojums, bet gan perfekti saglabājies ķermenis ar apģērbu, uz kura bija redzams BASK, Krievu alpīnisma zīmola logotips. Ricardo sazinājās ar Jaceku Telleru, poļu alpīnistu, kurš bija izdzīvojis 2006. gada lavīnā un redzējis, kā tā aiznes viņa 4 komandas biedrus. Viņš bez vilcināšanās apstiprināja, ka gan Pjotram, gan Arkādijam bija priekšmeti ar BASK logotipu. Līķi aiznes uz Gilkija memoriālu, kas ir akmens piemineklis K2 pakājē, kur tiek pieminēti kalnu bojāgājušie un viņiem tiek nodrošināta cienīga apbedīšana. Taču pirms apbedīšanas uz vietas tika paņemts DNS paraugs, un visi pierādījumi liecināja, ka tas bija Arkādija Kuvakina līķis. Pārējie 3 vīrieši joprojām atrodas kaut kur ledū, gaidot, kad viņus atradīs. Krievu ekspedīcija pazuda uz K2 bez jebkādām šaubām. Kalns viņus vienkārši aprija, bet tas, kas notika 2008. gadā, bija pilnīgs pretstats tam. 11 cilvēki gāja bojā. Kalns gandrīz neviena no viņiem nepaturēja, un tie, kas atgriezās dzīvi, gadiem ilgi plēsa viens otru gabalos par to, ko bija redzējuši, ko bija darījuši un ko bija izvēlējušies nedarīt. Šis notikums izraisīja vienu no karstākajām debatēm alpīnisma vēsturē. Viss tāpēc, kā bija izveidojies šis slasts. Līdz 2008. gada vasarai atmosfēra pie K2 bāzes nometnes bija bīstami saspringta. Vairāk nekā 2 mēnešus nežēlīgas vētras bija plosījušās pār kalnu, neļaujot nevienam mēģināt sasniegt virsotni. Kāpēji bija iestrēguši savās teltīs, skatoties uz virsotni, vērojot, kā izsīkst viņu resursi un morāle. Taču 2008 monas gadu nestabili padarīja ne tikai laikapstākļi, tā bija arī milzīgā cilvēku skaita klātbūtne kalnā. Kalnā bija vairākas startautiskas ekspedīcijas no dažādām pasaules valstīm. K2 nav paredzēts pūļiem. Kad vairākas komandas, kas runā dažādās valodās, mēģina koordinēt vienotu virsotnes uzbrukumu, saziņa izjūg. Lai novērstu haosu, galvenie ekspedīciju vadītāji, piemēram, Vilko Van Drojens, amerikāņu vadītājs Maiks Ferris un Dienvidkorejas vadītājs Kims Jae-Soo sasauca izšķirošu koordinācijas sanāksmi bāzes nometnē, kur viņi vienojās apvienot savus resursus. Spēcīgākie šerpas un nesēji no Korejas un starptautiskajām komandām dotos priekšā galvenajai grupai un nostiprinātu drošības virves caur šauro vietu. Tas bija labs plāns, taču brīdī viņi 1. augusta pilnīgā tumsā pameta 4. nometnes teritoriju, plāns pilnībā sabruka. Priekšējai nesēju un šerpu komandai bija stīgri norādījumi nest smagos virvju ruļļus augšup kalnā un nostiprināt šauro vietu. To šausminošo 80 grādu ledus kuluāru, par kuru mēs runājām iepriekš, kur viens vienīgs paslīdēsiens nozīmē tūlītēju nāvi. Tā ir vienīgā vieta, kur virves ir absolūti obligātas, un par to nevar diskutēt. Tā vietā, tumsas radītajā apjukumā, izlūku komanda pieļāva katastrofālu kļūdu un sāka nostiprināt virves tieši virs 4. nometnes, uz nogāzēm, kuras pieredzējuši alpīnisti varētu viegli pārvarēt arī bez drošības virves. Kad izlūku komanda beidzot sasniedza šauro vietu, vienīgo vietu, kur virve tiešām bija nepieciešama, viņiem virves jau bija pilnībā beigušās.
Kad 2008. gada 1. augustā uzausa saule, pārējie alpīnisti ieradās pie šaurās vietas sākuma. Tā vietā, lai atrastu skaidri iezīmētu, ar virvi nodrošinātu ceļu uz virsotni, viņi ieraudzīja, ka izlūku komanda izmisīgi cenšas novilkt virvi no kalna zemākajām daļām, lai to uznestu augšā. Desmitiem alpīnistu bija spiesti vienkārši stāvēt tur, nāves zonā, 27,000 pēdu augstumā, tieši zem milzīgā pārkarošā ledus seraka. Viņi gaidīja stundām ilgi, augstajā, retinātajā gaisā. Viņu ķermeņi strauji pasliktinājās. Sākās hipoksija. Katru minūti, ko viņi gaidīja, viņi zaudēja minūti, kas būtu atvēlēta nolaišanās laikam. Kad virves beidzot tika nostiprinātas un kāpēji sāka vilkties augšu pa pudeles kaklu, jau bija pēcpusdiena. Nerakstītais K2 likums ir tāds, ka tev jāgriežas atpakaļ līdz 14:00, neatkarīgi no tā, cik tuvu esi virsotnei, lai nodrošinātu, ka vari paspēt nokāpt pirms tumsas iestāšanās. Taču virsotnes drudzis ir aklinoša slimība. Pēc 2 mēnešu gaidīšanas un ar virsotni burtiski acu priekšā gandrīz neviens negriezās atpakaļ. Jerry's McDonald's, Vilko Van Drunens, Marko Konfortola, dienvidkorejieši un norvēģu pāris visi izlauzās cauri sastrēgumam un sasniedza virsotni. Viņi visi sasniedza virsotni laika posmā no 17:00 līdz 19:30. Džers lepni iestiprināja īrijas karogu. Viņš bija ārkārtīgi populārs, vispārēji iemīļota personība bāzes nometnē, pazīstams ar to, ka spēlēja savu bauroņa bungas teltīs un uzlaboja morāli, kad laikapstākļi bija drūmi. Viņš kāpa kalnā tīras prieka pēc, cerot kļūt par pirmo īru, kurš iekaros K2. Un viņš to izdarīja. Cecilija Skoga un Rolfs B. dalījās ar skūpstu virsotnē. Pati Cecilija bija tik izcila izturības sportiste, ka vēlāk kļuva par pirmo sievieti vēsturē, kura šķērsoja Antarktīdu bez palīdzības. Korodžēši svinēja savu nacionālo triumfu. Asa pretstatā neatkarīgajiem kāpējiem bija Dienvidkorejas ekspedīcija. Viņi darbojās kā militāra vienība. Viņiem bija liels atbalsts no sponsoriem, viņi nesa milzīgu daudzumu aprīkojumu un bija pakļauti milzīgam nacionālam spiedienam gūt panākumus. Un 61 gadu vecs franču alpīnists vārdā Ugo de Barade. Viņš bija vecākais kāpējs uz K2 tajā sezonā. Viņš jau bija stāvējis uz Everest virsotnes 2004. gadā, bet K2 bija viņa apsēstība, un viņa 3. mēģinājums iekarot šo mežonīgo kalnu noteikti bija veiksmīgs. Viņi bija iegājuši vēsturē, taču tagad viņi bija vairākas stundas aiz grafika, izsmelti un gatavojās tumsā kāpt lejā pa pasaulē nāvējošāko ledus posmu. Un, lai gan viņi to vēl nezināja, kalns jau bija uzlicis slazdu. Lai atgrieztos drošībā 4. nometnē, katram kāpējam bija jānokāpj atpakaļ cauri šaurajai vietai. Iedomājieties, kā ir pārvietoties pa to stāvo ledus koridoru, kad jūs smokat no hipoksijas pēc gandrīz 20 stundu kāpiena pilnīgā tumsā. Jūsu vienīgā dzīvības līnija ir plānā neilona virve, ko iepriekšējā rītā nostiprināja priekšējā komanda. Ja jūs turaties pie šīs virves, jūs izdzīvojat. Ja jūs to nedarat, jūs mirstat. Pirmie kāpēji, kas sasniedz pudeles kaklu lejupceļā, bija norvēģi, Rolfs un Cecilija. Bija nedaudz pāri 8 vakarā. Viņi tumsā pārvietojās pa nostiprinātajām virvēm, lēni un uzmanīgi. Cecilija bija nedaudz priekšā uz virves, un viņas vīrs Rolfs bija tieši aiz viņas. Un tad, bez brīdinājuma, pa kalnu atskanēja troksnis, kā no lielgabala šāviena. Seraks beidzot bija atlūzis. Milzīgs pārkarenā ledusklīns gabals atdalījās. 1000 tonu ledus tumsā nogāzās lejā pa kuluāru. Tās trāpīja Rolfam B. tieši, aizslaucot viņu no kalna un ievelkot bezdibenī sekundes daļā tieši viņa sievas acu priekšā. Bet lavīna nepaņēma tikai Rolfa dzīvību. Krītošais ledus darbojās kā milzīga giljotīna. Tas tīri pārgrieza drošības virves, kuras priekšējā komanda bija visu rītu nostiprinājusi. Virs šaurās vietas, gandrīz 24 izsmeltu nosalušu alpīnistu, tagad bija pilnībā iesprostota virs 27,000 pēdu tumsā. Bez virvēm, bez droša ceļa lejup un nāves zona izsūca pēdējos viņa spēkus. Un viņa vienīgā dzīvības līnija uz drošību bija vienkārši pazudusi, īsa atkāpe. Katru mēnesi ir stāsts, kas nekad nenonāk YouTube. Tas ir pieejams Patreon, ja vēlies to redzēt. Saite zemāk. Tagad, kur mēs palikām? Iestājās pilnīga panika. Tumsā daži no kāpējiem sāka krist panikā.
Viņi steigā sāka mēģināt kāpt lejā bez virvēm pa pasaulē bīstamāko ledus posmu, akli, baidoties, ka ārkārtējais augstums un skābekļa trūkums visticamāk viņus nogalinās pirms uzleks saule. Viens no tiem bija Dienvidkorejas kāpēju grupa kopā ar savu šerpu Jumuku Baltaju. Viņi izmisīgi mēģināja orientēties lejupceļā tumsā, tā bija liktenīga kļūda. Apjukumā un tumsā viņi paslīdēja. Viņi nogāzās lejā pa stāvo nogāzi, bet tā vietā, lai pilnībā nokristu no kalna, viņi vardarbīgi sapinās atlikušajā pārauto virvju tīklā. Viņi palika karājoties ar galvu uz leju un sāniski uz stāvas ledus sienas, sasisti, asiņojoši un bezcerīgi iesprostoti. Augstāk nogāzē Vilko Van Drunens, Marko Konfortola un Džers Makdonalds saprata, ka mēģināt kāpt lejā tumsā ir neiespējami. Viņi nolēma palikt un gulēt zem klajas debesis, 27,000 pēdu augstumā. Viņi saspiedās kopā sniegā, bez teltīm, guļammaisiem vai ūdens, stipri drebinoties, kamēr nāves zona lēnām izsūca no viņiem dzīvību. Brīnumainā kārtā bija izdzīvojuši šo nakti. Bet, kad 2008. gada 2. augusta rītā beidzot uzausa saule, viņu situācijas patiesās šausmas atklājās. Kad Vilko, Marko un Džers rīta gaismā sāka izmisīgu, bez virvēm kāpienu lejup, viņi uzdūrās sapinušos virvju muģeklim pudeles kaklā. Tur joprojām dzīvi, bet strauji zaudējot spēkus, karājās iesprostotie Dienvidkorejas alpīnisti. Tieši šeit, nāvējošā Seraka ēnā, vīri sapulcējās. Tieši šeit, vien dažu stundu laikā, 11 cilvēki zaudēja dzīvību. Un tieši šeit notikumu gaita sašķeļas, radot tumšāko un visvairāk apspriesto noslēpumu K2 vēsturē. Jo tas, ko šie 3 vīri darīja tālāk vai nedarīja, pilnībā atkarīgs no tā, kam jūs jautājat. Vilko Van Drunens apgalvoja, ka viņš pirmais sasniedza korejiešu alpīnistus. Viņš pats jau bija nopietnās nepatikšanās. Tobrīd viņa redze jau strauji pasliktinājās, un sniega akluma agrīnā stadija viņam atņēma redzi minūti pēc minūtes. Viņš apstājās, paskatījās uz sapinušajām virvēm, asinīm klātajiem alpīnistiem, kas tajās karājās, un pieņēma aprēķinātu lēmumu. Viņš turpināja kustēties. Vēlāk viņš teica, ka nebūtu varējis viņiem palīdzēt pat tad, ja būtu mēģinājis. Viņš viens pats atgriezās 4. nometnē. Marko arī sasniedza korejiešu alpīnistus. Viņš apstājās. Pēc paša vārdiem viņš mēģināja palīdzēt. Tad viņš turpināja kāpienu lejup. Viņš tika lejā. Džers Makdonalds palika. Viņš centās atbrīvot korejiešu alpīnistus no virvēm. Cik ilgi viņš strādāja, ko tieši viņam izdevās izdarīt un kādā prāta stāvoklī viņš to darīja, neviens nezina. Šie ir jautājumi, kas sašķēla alpīnismu pasauli, jo pēdējais Seraka nogrūms notika, kamēr viņš vēl bija tur. Tas vienā mirklī aizslaucīja viņu, korejiešu alpīnistus un viņu šerpu Jumiku Boti no kalna. Vismaz tā teica viens cilvēks. Marko stāstā Džers Makdonalds nebija varonis, bet gan apgrūtinājums. Pēc itāļu teiktā, traģēdija norisinājās šādi. Viņš apgalvoja, ka viņš un Džers stundām ilgi pavadīja šaurajā vietā, izsmeļot spēkus, cenšoties atbrīvot iesprostotos korejiešu kāpējus. Bet 27,000 pēdu augstumā tu strādā ar laiku, kas strauji iet uz beigām. Marko apgalvoja, ka ārkārtējais augstums un izsīkums gal galā salauza Džera prātu. Marko sevi attēloja kā racionāli izdzīvojušo, kurš zināja, kad ir laiks atkāpties, vienlaikus apgalvojot, ka Džers kļuva par bīstamu apgrūtinājumu, zaudēja saikni ar realitāti un bezmērķīgi klīda augšup pa nogāzi līdz savai nāvei. Viņš jau bija atgriezies Eiropā un sniedza intervijas, pirms citi vispār bija tikuši nost no kalna. Tad vēl viens izdzīvojušais Vilko Van Drunens nostājās kameras priekšā un visu padarīja vēl sliktāku. Viņš vērsās pie startautiskās preses un publiski apsūdzēja pārējās ekspedīcijas gļēvulībā. Viņš raksturoja tur valdošo kultūru, kā katrs pats par sevi. Viņš teica, ka slikta sagatavošanās ir maksājusi dzīvības, ka virves bija nostiprinātas nepareizās vietās un ka koordinēta rīcība varēja izglābt cilvēkus. Viņš vainoja visus pēc kārtas, pasaules prese to dievināja. Stāsts par 11 mirušiem alpīnistiem pārvērtās par stāstu par to, kurš kuru bija pametis, un apsūdzības starp izdzīvojušajiem lidoja vairākas nedēļas.
Taču bija kāds, kurš tajā dienā kalnā bija paveicis vairāk glābšanas darbu nekā jebkurš cits. Kāds, kam bija fotogrāfijas, kāds, kam bija pierādījumi. Viņa vārds bija Šerpa Pemba Gjalce. Viņš bija Noreth ekspedīcijas galvenais šerpa tajā pašā komandā kā Džers Makdonalds. Viņš bija sasniedzis K2 virsotni kopā ar Džeru 1. augustā. Viņš tajā naktī bija atgriezies 4. nometnē, un 2. augusta rītā, kamēr Marko vēl bija kaut kur kalnā, kritiskā stāvoklī, Pembas bija devies atpakaļ augšup. Viņš atrada Marko knapi pie samaņas šaurumā. Viņš atdzīvināja Marko ar skābekli. Viņš vadīja viņu atpakaļ uz 4. nometni, kad vēl viena lavīna ar troksni nāca no augšas un abus notrieca. Marko sāka slīdēt. Pemps satvēra viņu aiz kakla no aizmuguras un turējās. Pāts Marko vēlāk to atzina pavisam skaidri. Pems izglāba manu dzīvību. Vīrietis, kurš izglāba Marko dzīvību, vēl joprojām kājām devās ārā no Karakoruma, kamēr Marko sniedz intervijas Eiropā. Un, kad Pems Šerpa beidzot varēja izteikties, viņam bija kas tāds, kas Marko nebija. Viņam bija fotogrāfijas. Glābšanas laikā Pems bija uzņēmis augstas izšķirtspējas bottleneck fotogrāfijas. No pirmā acu uzmetiena digitālie laika zīmogi uz failiem uzreiz sagrāva Marko notikumu laika līniju. Bet īstais noslēpums bija paslēpts fonā, jo, kad izmeklētāji vēlāk pietuvināja Pembas plašo kadru pikseļus, viņi varēja redzēt precīzu alpīnistu atrašanās vietu. Šie pikseļi pierādīja, ka Džers Makdonalds nebija zaudējis prātu. Viņš nebija bezmērķīgi klīdus pa nogāzi. Pierādījumi liecināja, ka viņš apzināti un metodiski bija strādājis, lai atbrīvotu korejiešu alpīnistus, un ka viņam tas bija izdevies. Versija, ko Marko bija izplatījis pasaules presē, neatbilda notikušajam. Pemba bija pilnībā izslēgts no stāsta, vēl pirms viņš bija atgriezies mājās, un viņa vietā bija iesakņojusies meli. Džera ģimene atteicās to pieļaut. Viņa aizlidoja uz Pakistānu un tikās ar izdzīvojušajiem tieši. Viņi pavadīja gadus, vācot liecības, salīdzinot pierādījumus un pieprasot pilnīgu notikušā rekonstrukciju tajā kalnā. Viņi sadarbojās ar dokumentālo filmu veidotāju Niku Rajenu, kura 2013. gadā iznākusī filma The Summit pilnībā atklāja notikumu chronoloģiju publiski ikvienam, kurš vēlējās to redzēt. Tas, ko filma pierādīja un ko apstiprināja Pembas un citu liecības, bija vienkārši. Džerards Makdonalds bija atbrīvojis iesprostotos korejiešu alpīnistus pirms savas nāves. Viņš izdarīja izvēli ar atvērtām acīm, pilnībā apzinoties, ko viņam maksās palikšana 27,000 pēdu augstumā, un viņš to paveica līdz galam. Džera Makdonalda ķermenis no K2 nekad netika atgūts. Viņš ir pieminēts Gilkija memoriālā kalnu pakājē. K2 2 dienu laikā paņēma 11 dzīvības. Tas gandrīz neviena no viņiem neatstāja aiz sevis. Lai saprastu, kā tieši tas notika kalnā tajā dienā, noskatieties šo video.